Otrais solis, kā izdarīt tā, lai tu pārvaldītu savu zemapziņu, nevis otrādāk. Par pirmo soli var paskatīties iepriekšējā video. Tātad otrais solis sastāda un uzraksta darbības plānu mērķu sasniegšanai. Trešais solis sadala šo mērķi mazos solīšos. Un jo detalizētāk un precīzāk tie būs aprakstīti, jo tev vieglāk būs uzvarēt slinkumu. Ceturtais solis uzsāc katru šo te savu plāna soli, neuzspējot izskaitīt līdz 3. Pati galvenā doma, ja tu saprati, ko tev vajag darīt. Tavs uzdevums ir darīt to pēc iespējas ātrāk, kamēr neesi uzspējis izskaitīt līdz 3 un kamēr tu neesi sācis kompostrēt savas smadzenes. Savādāk tavas smadzenes tev sāks sviest 100 argumentus pret un vienkārši ģenerēt attaisnojumus. Tu, protams, vari turpināt tērēt vēl 10, 20, 30 gadus uz to, lai turpinātu izsvērt visus par un pret. Atceries to, ka tu neesi mūžīgs, un katra garām palaistā diena ir noziegums attiecībā pret tavu personīgo nākotni. Tāpēc sāc jau šodien. Vienkārši sāc. Pirmais solis būs grūts, otrais jau būs vieglāks, bet tālāk tu ieskriesies, ka tu pat apstāties negribēsi. Galu galā tā taču ir tava dzīve, tikai tava un vairāk neviena cita. Un tev ir tikpat lielas iespējas kļūt bagātam un veiksmīgam cilvēkam, kā miljons citiem cilvēkiem. Viss ir ļoti vienkārši. Visas atbildes uz visiem jautājumiem jau sen ir. Ir tikai jābūt nedaudz uzmanīgākam pret to, kas notiek tev apkārt. Es gribu padalīties ar tevi vienā atklājumā, bet par to mēs runāsim nākošajā video. Seko līdzi, lai arī noklausītos nākošo video.